Nu, visam savs laiks un līdz visam savs ceļš. Un es domāju, ka ietekme ir lieta, kas ir jāiemācās. Jo tikai ar klaigāšanu ietekmēt nevar. Tā ir ļoti, ļoti konstruktīva darbība. Un man liekas, ka pirmais solis, kā ietekmēt, kā mācīties ietekmēt, ir veidot dombiedru kopus. Un nekad civilizācijas vēsturē šīs iespējas nav bijušas tik acumīglīgas kā šodien. Vienalga, vai mēs paņemam vienu flash akciju, vai mēs paņemam kaut kādu internetu kopu, kurā tīklā cilvēki acumīglīgi sazinās. Meklēt dombiedrus, es neredzu citu ceļu, jo man savā Eiropas parlamenta darbā dienā nākās sastapties ar ļoti pārliecinātiem savas lietas aizstāvjiem, kas cīnās par to, lai dzīvniekus neizmantotu kosmētikas izmēģināšanā. Citi cīnās tieši pretēji par to, lai kosmētikas ražošanu paplašinātu. Jo pasaule savā dažādībā ir ļoti pretrunīga. Un vienatnē ne agrāk, ne šodien būtiski pasauli mainīt nav iespējams. Tikai kopā.